Ko dzeguze? Man kabatā ir maciņš. Būšu bagāts. Nepārāk. Beidzās kūkošana. Par garīgiem līderiem. Aktuāla tēma. Droši vien cilvēki, kas šajā sfērā apgrozās. Savā Facebook lentā pamanījuši droši vien ierakstu. Pat vairākus ierakstus šajās dienās par vardarbību attiecībā pret sievietēm fizisku un citiem cilvēkiem, un attiecībā pret sievietēm un citiem cilvēkiem emocionāli, un par garīgajiem līderiem. Un kaut kā tas man ir raisīja atkal iekšā tāds pārdoms, kuras gribās izrunāt, izteikt, salikt ar savu dzīvi. Lietutiņš arī sākās mums kā solī šodien pēcpusdienā, lai gan vēl nav pēcpusdiena, bet lietas jau īsti. Pat nezinu, ar ko lai īsti sāku. Droši vien laikam ar apzīmējumu garīgie līderi, kas bieži tiek lietots šis apzīmējums. Manā izpratnē jēdziens garīgs līderis nemaz nevar pastāvēt. Tāpēc, kad vārds līderis tulkojās burtiski līd, tas, kurš vada, un kur šī vadīšana vairāk vai mazāk ir tāda mazliet laikam agresīvāka, kas ir savās aprindās noteikti vajadzīgs, bet droši vien garīgā sfēra nebūs tā, kur būtu vajadzīga šī agresīvā vadīšana, tāpēc garīgs cilvēks var būt droši vien tāds kāds jebkurš skolotājs, kas parāda sevi ar savu piemēru, un viss. Tas tāpat tās kā labs vecāks saviem bērniem ir nevis tas, kas no rīt līdz vakaram stāsta un mēģina iekalt, kā dzīvot ir pareizi, kas mēķēt nav labi, un pats to dara, kad sist dzīvniekus nav labi, un pats noraujās uz savu mājas millu un tam līdzīgi. Nē, tas nebūs labs vecāks. Labs vecāks pa lielam ir tāds vecāks, kurš var nemācīt vispār neko, bet viņš ar savu piemēru parāda savām atvesēm pirmām kārtām jau to, kā būt šajā dzīvē laimīgiem. Tā ir tāda unikāla lieta, ko nevar iemācīt un nevar iemācīties nevienā retrītā, nevienā praksē, bet ko vislabāk var apgūt no mūsu vecākiem. Tiem, kam tas ir paveicies, un tiem, kam nē, un tiem droši vien ir jāatrod piemēri. Tādu cilvēku dzīvē piemēri, kas savā sfērā ir realizējušies, un mēģināt intuitīvi un ar visām iespējamām maņām nolasīt šā cilvēka personības marķierus un mēģināt tos labā nozīmē ieaudzēt savā dzīvē, varbūt sākumā ar kopēšanu, tēlošanu, un tad to paņemt tā kā savu kaut kādu dzīves daļu. Tad, lūk, par šiem pagaidām joprojām lietošu apzīmējumu līderiem, garīgajiem, kas laiku pa laikam parādās pie apvāršņa, un bieži vien ir ļoti ilgi tur, un tad viņam izlien šies āžu kājas. Vai tas ir slikti, vai tas ir labi? Tas ir likumsakarīgi. Tāpēc, kad sāksim jau laikam ar to, kas ir garīgums. Un kā mēs varētu noraksturot, kā mēs varētu apzīmēt vārdu garīgs. Pirmais, kas man nāk prātā, ka garīgs cilvēks ir nevis tas, kurš sēž kaut kādā attiecīgajā pozā, vai kas ir lasījis bībeli, svētos rakstus, vai apmeklē baznīcu, vai brauc uz bali, vai dara vienalga ko, kas viss nebūtu nav slikti un ir labi un jauki. Bet garīgs cilvēks var būt tāds, kuram vispār nav sapratnes par šo, kurš varbūt pat nekad nav dzirdējis par kaut kādām garīguma tēmām, bet kurš laiku pa laikam vienkārši mēdz būt patiess,
attiecībā pret sevi, pret dzīvi, pret apkārtējiem. Un jebkurš mēs kādā brīdī esam patiesi. Tad, lūk, tieši šī brīža nozīmē, ka mēs esam garīgi. Mēs esam īsti, mēs esam dzīvi. Tad, kad mēs kaut ko tēlojam un nespējam tam sevi iekšā noticēt, mēs vairs neesam garīgi. Tad, kad mēs tēlojam un rādām visiem savu labāko pusi, pieliekot sevi vienā plauktiņā ar Dievu, tas nozīmē, ka mēs vairs neesam garīgi, jo neviens cilvēks nespēs noticēt šeit uz zemes, ka viņš ir Dievs. Viņš var mēģināt tēlot, bet viņš nespēs iekšā savā apjomā noticēt, ka viņš varētu sevi ielikt iekšā visu dievišķu mīlestību, jo tas vienkārši cilvēku iemiesojumā cilvēku dzīvē nav iespējams. Savukārt cilvēks ir būtne, kurā ir iekšā šī visa amplitūdas skala no absolūtā ļaunuma līdz absolūtajam dievišķumam. Un tikai tas ir cilvēks, kurš sevi apzinās šīs abas galējības. Tāpēc nav iespējams uz šīs zemes neviens cilvēks absolūti ļauns, lai kā mums gribētu piezīmēt kādam šos epitetus. Pirmais, kas nāk prātā, droši vien tie būs kaut kādi vēsturiski personāži, kas šķietami lielus ļaunumus ir darījuši. Vai arī no otras puses, ja mums gribās kādam cilvēkam pielikt absolūto svētumu, tas visas būs neatbilstības noraksturojot šo cilvēku. Tāpēc, ka vissvētākajā cilvēka dzīvē ir atrodams lietas, par ko varbūt viņš pats kaunējies, vai citi ir kaunējušies, vai kas absolūti nebūtu pierakstāms garīguma augstākajām niansēm. Un tieši tāpatās kā šķietam visļaunākie cilvēki, kuriem pierakstīts teju visas pasaules ļaunuma līdzsvaru otrs gals, vēsturiskajos savas dzīves atreferējumos vai autobiogrāfijās ir parādījuši, ka viņi ir bijuši mīloši vecāki, kuriem bijuši mīluļi, par kuriem viņi rūpējušies, kas varbūt ir gleznojuši fantastiski skaisti, vai rakstījuši dzēju, ar to vien apliecinot un parādot, ka viņos ir šī otrā gaismas puse. Un savukārt, ja mēs ejam pēc šīs pašas analoģijas, cilvēks, kurš sevi noliedz kaut kādas nebūtu negatīvas lietas, bet parāda sevi un pats uz sevi skatās tikai no šīs šķietami gaišākās puses, jauc balansu, cilvēka dvēseles līdzsvaru un balansu, un tā kā dabā visam ir jāatgriežās līdzsvarā, tad tāds cilvēks ātri nonāks situācijā, kad vai nu viņš pats priekš sevis apkaunosies, vai viņš apkaunosies citu cilvēku acīs, kas viņam šķietami seko un pielūdz viņu kā kaut ko augstāku esam. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti, tas ir dabīgi. Tas ir tik vienkārši, lai parādītu to, hei, cilvēki, attopieties. Tas nav Dievs. Pat ja šis cilvēks ir ļoti, ļoti līdzīgs kāda prātos iezīmētam Dieva tēlam, viņš nav Dievs. Un kā ir minēts svētajos rakstos, netaisiet uz zemes šeit sev elkus, augstākus esam par pašu radītāju. Un tāpēc šādas situācijas ir tik senas kā pasaule, un viņas būs tik senas kā pasaule, ka jebkurš tā saucamais, šķietamais, garīgais līderis tiks apkaunots, lai parādītu, ka principiāli
garīgums neiet roku rokā ar līderismu. Un šeit mēs saskaramies ar tādu tēmu, kā aitas un cirpēji, kā sadisms un mazohisms, kā varmāk un upuris. Vai sadists tas ir labi, pieļaujami? Vai varmāka ir labi un pieļaujami? Vai zaglis ir labi un pieļaujami? Jā, viennozīmīgi. Tāpēc, ka tas ir līdzsvars. Tas mums parāda to, ka mēs kaut ko daram savā dzīvē šķērsām. Un šeit, protams, var atkal man mest ar akmeņiem un teikt, hei, tu atbalsti sieviešu sišanu? Tu esi par to, lai cilvēki zaktu? Un tam līdzīgi? Nē, es neesmu par to. Es esmu par līdzsvaru un par to, ko dzīves realitāte mums parāda, bez kaut kādām ilūzijām. Zagļi un varmāks vienmēr ir bijuši un vienmēr būs tik ilgi, kamēr cilvēki savās dzīvēs pieļaus vislielāko grēku. Un jūs zināt, kāds ir vislielākais grēks, kas ir minēts Bībelē? Un daudzos citos svētajos rakstos. Kāds teiks, nogalināt otru? Nē, tas nav lielākais grēks. Lielākais grēks ir mīlestības neesamība. Un ir milzīgs grēks ņirgāties par to, ko Dievs ir radījis, tajā skaitā par sevi, par savu dzīvi, to neatzīt, sevi necienīt un nemīlēt. Un tad, kad mēs tā daram, dzīve mums cenšas parādīt, ka kaut kas nav kārtībā. Tikai pie cilvēka, kurā iekšā ir šis mazohistisma komplekss, iekšā iedzīts no bērnības vai kā citādi iekrāts pa dzīvi, tikai viņa dzīvē ienāks kāds, kas paņems dzīves grožus savās rokās un šī cilvēka dzīvi padarīs absolūti neciešamu. Tikai tāpēc, lai parādītu šim cilvēkam, ka viņam ir jātopās un savā dzīvē kaut kas jāmaina. Es nekad vēl neesmu saticis cilvēkus, ar kuriem ir runāts konsultācijās vai vienkārši paziņām un draugiem, un vai ņemot savu dzīvi, kad tajā būtu bijusi kaut kāda netaisnīguma iezīme, lai kā arī pirmajā brīdī tas liekas. Un tas attiecas arī uz partneru attiecībām, kad nav iespējams, kad psiholoģiski līdzsvarotai un stabilai un sevi mīlošai personībai tiek ilgstoši nodarīts pāri, vai fiziski, vai emocionāli. Tur ir bijis disbalanss tik ilgi, kamēr šis cilvēks to saprot, un tas arī ir pirmais solis, kad šis cilvēks var iziet no vardarbīgām attiecībām. Un tas ir brīnišķīgi un labi, tas parāda, kad cilvēks ir audzis, taču, diemžēl, šī augšana nav bijusi caur primāri, caur savu iekšējo darbu un sapratni, bet kā jau cieši šajā pasaulē caur ciešanām, caur nespēju vairāk izturēt. Un šis garīgais skolotājs šajā gadījumā ir bijis šis varmāka, kuram pateicoties cilvēks beidzot var ievilkt gaisu un pateikt nē, strīpa pāri, un, diemžēl, ieiet arī otrā galējībā, pēkšņi kļūt par varmāku kādam citam, jo tā nu ir ietaisīta cilvēka psiholoģija. Ja cilvēks neiet šo sevis sakārtošanas un izpratnes un vispieņemšanas ceļu, tad viņš lec no viena grāvja otrā. Un šeit ir tā tēma, kad mēs atgriežamies pie tā, kāpēc tad ir bijuši tādi Hitleri, Staļini, vai vienalga kādi sadistiski bērni no pagalma, kas ir griezuši kaķiem ausis, dūruši vardēm acis, tieši tāpēc, kad šī ir tā viņu dvēseles vēlme aiziet otrā grāvja malā,
izpaust savu varu tajā brīdī, kad viņi ir bijuši smagi pazemoti, sisti, spīdzināti, seksuāli pakļauti agrā bērnībā, viņos rodas šī vēlme atriepties. Un arī pieaugušas cilvēku dzīvē tā bieži ir, ka tad, kad viņš izraujās no varmācīgām attiecībām, viņš kļūst ļoti pat pārāk negatīvs kaut kādos savos izteikumos, kas parāda to, ka cilvēks īsti nav ticis pāri šai sevis nemīlēšanai, bet viņā vairāk virmo vēlme atriepties tam otram pārdarītājiem. Tas nozīmē, ka vēl ir darbs ar sevi, ar izpratni un sakārtošanu. Bet atgriežoties atkaļ pie tā, ka tieši varmākas ir tie, kas šādiem cilvēkiem palīdz pasoļot uz priekšu. Un saprast, ka kaut kas mūsu izpratnē nav īsti tā kā vajag, un kaut kas ir jāpamaina savā dzīvē. Un svētajos rakstos ir arī minēti piemēri par to, ka starp citu mūsdienās arī ir dažas arābu valstis, kur ar likumu soda ne tikai zagli, bet arī to, kurš vāju cilvēku provocē uz zakšanu, kā piemēram atstājot automašīnas salonā kaut kādas kārdinošas mantas vai lietas. Tas, protams, neattaisno zagli par viņu veikto pārkāpumu, bet mums jāsaprot to, ka zaglis tas ir vājš cilvēks. Un ja mēs kārdinam vāju cilvēku, tad tā ir mūsu līdzatbildība. Un jebkurš cilvēks, kurš raujās pie lielas varas, savā iekšējā būtībā ir vājš cilvēks. Viņam gribās šo savu vājumu kompensēt ar kādu lielumu no malas, un ja riņķī ir daudz cilvēki, kas viņu pielūdz, kas viņu atbalsta, kas viņu uzliek Dieva vietā, tātad viņi ir kārdinājuši šo vājo cilvēku un nav pildījuši šo balstu, kas ir minēts Bībelē, neveido sev elkus. Un abiem šī skola ir nepieciešama. Gan tiem cilvēkiem, kur alks ir kritis, lai beidzot viņi attaisītu acis un saprastu, ka, hei, tu dari kaut ko nepareizi, tu pielūdz kaut ko pavisam citu. Tu pielūdz ne to, tu meklē Dievu ne tur. Tu skaties aizgādi. Un mācība arī tam cilvēkam, kurš pats ir noticējis sevi par Dievu esam vai par pārāk garīgu. Pārāk garīgu. Kas skan, vai ne? Vai garīgums var būt pārākajā formātā? Jā. Pārprasts garīgums var būt disbalans, un tas izpaužās tā, ka mēs savā dzīvē izsvītrojam savas personības otru pusi, cilvēcīgo pusi, kas ir šī šķietami melnā, šķietami sliktā, šķietami neglēmojošā. Ja mēs to gribam no savas dzīves izsvītrot, mēs nevaram saukties par garīgiem. Un tieši tad sākās patoloģijas, tad, kad mēs no savas dzīves cenšamies izsvītrot un ignorēt kaut ko, kas tiešām realitātē notiek pasaulē, kā naids, vardarbība, ciešanas, tā vietā, lai izprastu to, samīļotu un nodzēstu savā dvēselē, mēs to mēģinam ignorēt. Un ja mēs to mēģinam ignorēt, tad tas pie mums nāk no citām pusēm. Tā ir atkal tāda atsevišķa tēma, es kaut kad par to runāju, negribās tagad atkal visu salikt kopā, jo tā es skatos 20 minūtes pagājušas. Bet ar šo sarunu es gribēju pateikt to, ka pirmkārtām jau pats priekš sevis, kad, jā, tad, kad ir atkal izveidojusies tāda situācija, kad kāds cilvēks ir runājis par Dievu, ir runājis par mīlestību, un pēkšņi nākamajā dienā brūk viņam 100 cilvēku virsū un saka, es taču zināju, ka viņš nav nekāds svētais, es jau ieskatoties viņa acīs redzēju, kāds tur nepatiesums.
un dažādi citāda žults nāk ārā. Tu vienkārši saproti, ka nekur jau mēs tālāk neesam pagājuši kopš tā brīža, kad Jēzus Kristus tika piesists krustā. Mēs piesitām Jēzus Kristu krustā un esam gatavi to atkārtot jebkuru brīdi pie tādas izdevības. Jo, ja arī Jēzum Kristum pieņemsim, nav bijis neviens pats grēks, tas jau nav par to, vai pats viņš ir bijis grēcīgs vai nav grēcīgs, bet cilvēkam ir ārkārtīgi neizturami redzēt kādu, kas kaut kādā sfērā ir progresējošāks, laimīgāks, veiksmīgāks vai foršāks par viņu. Un ja cilvēks ir uz attīstības ceļa, viņam šis cilvēks otrs vienkārši kalpo par stimulu, lai pilnveidotos un pašam paliktu par labāku. Bet atzīsim, lielākoties mēs šeit esam slinki. Un mums ir daudz vieglāk pieņemt to, ka tā kaimiņa brīnišķīgi smukā māja vai kaut kāda cita lieta pačib, un tad mēs uzsitam sev pa attaisnojumu, tā laime bija īsa. Un mēs paliekam savā sūdu bedrē, atvainojas par izteicienu. Jo mums vairs nav tas stimuls un vajadzība kaut ko mainīt. Jo mēs redzam, ka visi atgriežas atpakaļ tur, kuriem tas attiecas arī uz šiem garīgajiem skolotājiem, kas tiek knābāti, un tas attiecas arī uz Jēzu Kristu. Tā ir cilvēka daba, pat ja cilvēks ir miljonus reizes bijis gaišs, tad esot un izpaužot kaut kādu vienu negatīvu lietu, atradīsies ļoti daudz cilvēku, kas gribēs viņu noknābāt tieši tāpēc, ka tad viņi jutīsies labāk. Un ja mēs runājam konkrēti par Tomu, es neesmu ar viņu pazīstams, es tikai esmu pāris reizes redzējis viņu video. Tas, kas mani uzrunāja, ka bija šīs pāris reizes, kur viņš tiešām ir atklāti runājis par Dievu, runājis par mīlestību, un, protams, ja mēs viņai ieskatāmies, mēs redzam, ka viņš ir vienkārši cilvēks, un viņai ir negatīvas lietas, kā jebkurā katram no mums. Bet tas, kas mums šajā pasaulē ir jāmācās, ka šī mācīšanās un šī garīgā lietas ņemšana izpaužās tādā formātā, ka mēs vienkārši paņemam labāko no otra cilvēka. Un ja viņā ir šī cilvēciskā negatīvā lieta, mēs viņu nevis nosodam vai nometējam ar akmeņiem, bet varbūt pat ignorējam. Protams, ja tā ir situācija, kas nodara pāri acīm redzamu ļaunumu citiem, tad to ignorēt nevajag. Bet ikdienā jau tā nav. Ikdienā mēs esam gatavi uzbrukt otram cilvēkam par vismazāko niecību, ko viņš varbūt izdarījis sliktu, neskatoties uz to, ka 1000 lietas viņš ir izdarījis labu. Nu, tā ir cilvēku dabā. Atkal par attaisnojumu sev, lai mazāk mums būtu jāstrādā, mums labāk ir redzēt to, ka darbs nesokās arī otram. Un tad mēs uzliekam pa sirdi, redz, nav jau vērts neko, tāpatās tas viss ir tikai viltus un neīstums. Bet es vēlreiz gribu uzsvērt, ka šis garīgums un garīgais skolotājs ir un var būt jebkurš cilvēks, kur jūs savā dzīvē sastopat, līdz brīdim, kad viņš jums ir kā piemērs. Kad jūs savā attīstībā esat viņu pārauguši, neiedomājieties sevi Dievu vietā un nenoniciniet šo otru cilvēku. Bet vienkārši sakiet paldies viņam par to, ko tajā brīdī jums viņš ir devis, un ejiet tālāk pie cita cilvēka, no kura var paņemt kaut ko labu. Un savukārt tie cilvēki, kuri varbūt liek kaut kādus video līdzīgi tā kā es, un runā par Dievu, un runā par garīgām lietām, arī tiem ir vajadzīgs tāds tā kā kaut kāds tāds tā kā atbalsts un pamudinājums kaut ko tādu vispār darīt. Lai neveidojas situācija, ka tev šķiet, ka tas ir bezjēdzīgi, kad otrs cilvēks tev mēģina pateikt, hei, bet
kā tu tagad tā runā par Dievu, bet pats tu esi tāds un šitāds. Bet tāpēc jau es runāju un vēlos runāt par Dievu, ka es esmu tāds un šitāds. Es neesmu Dieva vietā. Es neesmu garīgs. Ja par mani paprasītu, par manu garīgumu sievai, viņai noteikti būtu ko teikt. Ja par manu garīgumu paprasītu manai mammai, viņai arī noteikti būtu ko teikt, jo pa lielam jau es viņas prātā izskatos joprojām kā 12-gadīgs puika, kas ar netīru formas tērpu ir nācis mājā, un mammai tas bija jāmazgā. Ja par manu garīgumu paprasītu tiem jauniešiem, ar kuriem kopā es esmu lietojis alkoholu, un joprojām šo 50-gadīgo jauniešu atmiņā es esmu saglabājies tāds, arī droši vien viņiem būtu pasmejoties, ko teikt par manu garīgumu. Ja par manu garīgumu jautātu tiem jauniešiem, kuriem es esmu pārsitis deguns, studiju dienās strādājot par apsargu, arī droši vien būtu ko teikt. Arī manai māsai, kas man ir nobloķējusi sociālajos tīklos, arī droši vien ir ko teikt par manu garīgumu, jo droši vien jau tāds augsti attīstīts, garīgs, gaišs cilvēku sociālajos tīklos nebloķē. Un tieši tāpēc, kad šis viss iepriekš uzskaitītais piemīt manā personībā, un arī šādas tādas lietas, ko es esmu piedzīvojis savā dzīvē, man ir ļoti liela vēlme un dzinulis runāt par Dievu, runāt par šīm gaišajām lietām, tikai tāpēc, lai tajā brīdī es identificētos ar to. Un tad, kad es ar to identificējos, es tam noticu, un vismaz tajā brīdī es palieku labāks, gaišāks, pretstatā tam, kā satiekoties varbūt ar kaut kādu līdzīgu negatīvu situāciju, kad kāds cilvēks visiem šķietami garīgs esam, ir izdarījis kaut ko sliktu, kaut kur iekšā tev rodas tāda bezcerīguma sajūta, nu redzi, viņš jau bija tik garīgs, ko tu tur? Un viņš ir šitā kritis, bet nē, draugi, tā nedrīkst darīt, mēs nedrīkstam nosodīt tos cilvēkus, kas mums ir kaut kādā dzīves posmā bijuši kā paraugi, kā stimuli. Pat ja šis cilvēks ir izdarījis savā dzīvē kaut kādu visbriesmīgāko, visneiedomājamāko lietu, kas šajā gadījumā nav par to, dēļ kā es to sarunu vispār iesāku, bet vienalga kāds cilvēks, kas mums varbūt ir bijis elks. Vienīgais, kas mums ir jāizdara, mums šis cilvēks ir jānoņem no šī elka pjedestāla, un viss tas, ko viņš mums labo ar saviem piemēriem un padomiem mūsu dzīvē ir devis, tas ir jāatstāj savā sirsniņā. Un jāpasakās viņam paldies par to, ka viņš mums devis šo piemēru, šo stimulu, un ar to viņš nav palicis slikts vai sliktāks. Ar to viņš vienkārši un tikai ir parādījis, ka viņš ir cilvēks. Tieši tāds pats kā es, kā jūs, un ka mums arī ir iespēja koncentrēties uz savu gaišo pusi. Un katram cilvēkam, jebkuram cilvēkam, pat vissvētākajam, kamēr viņš ir cilvēkam iemiesojumā, mēs atradīsim un izraksim no skapja skeletus ar šīm netīrajām lietām, bet ko mums tas dos? Kam tas ir vajadzīgs? Kāds jums no tā ir labums, ja jūs no tā neizdarat kaut kādu mācību un sapratni? Kad ja reiz ir kaut kāds varmāka, tātad šis varmāka tajā brīdī pēc dievišķā plāna kalpo kā vislabākais garīgais skolotājs tam otram cilvēkam, kura klātesamībā viņa dzīvē viņš ir. Nu, tas ir dievišķais plāns. Bez demagoģijas. Jā, ja kādu sit, tātad, diemžēl, tā ir vienīgā valoda, kas šim cilvēkam ir saprotama. Un atkal, vai es atbalstu vardarbību? Nē. Es vienkārši pieņemu un redzu, ka dzīvē ir vardarbība. Un vardarbība dzīvē un pasaulē pastāvēs tik ilgi, kamēr cilvēki būs ar ļoti biezu ādu un aizvērti un noslēgti no radītāja un no Dieva. Jo
šajā gadījumā vardarbība ir vienīgā valoda, ko mēs dzirdam un saprotam. Un no otras puses tas nestrādā. Mums šķiet, ka ja no pasaules izņems vardarbību, tad viss būs fantastiski. Nē, esam jauni, naivi. Mēs apēdīsim sevi pašus, ja mums to atļaus. Tāpatās, kā mēs jau īsti neapzināmies, kādi mēs esam. Mums liekas, ka mēs esam tagad balti un pūkaini, bet ja mūs ieliek kaut kādos kārdinošos apstākļos, mēs varam izmainīties ļoti radikāli. Un, ja reiz mēs esam tajā situācijā, kādā mēs esam, tad droši vien šī situācija mums ir vispiemērotākā un visvajadzīgākā. Jā, un tas laikam būtu viss, ko es dotajā brīdī atkal tik gari runājot gribēju pateikt un uzsvērt tieši uz to, ka nedrīkst pārvilkt svītru tam labajam, ko mēs kā piemēru esam saņēmuši no jebkāda cilvēka, vai tas ir mūsu radinieks, vai tas ir mūsu mamma, tētis vai kāds skolotājs. Ja pēc brīža izrādās, ka viņa personībā parādās kaut kādi melnie pleķi, tad pleķi, vēlreiz uzsveru, ir pilnīgi katra dzīvē atrodami. Bet mūsu uzdevums ir nevis skatīties uz tiem kakučiem, kas paradīzes parkā atrodas uz zemes, un tādējādi neredzot visu dievišķo skaistumu, bet tieši no šiem kakučiem pacelt degunu un paskatīties, kad ir smukākas, skaistākas lietas. Bet vēlreiz es uzsveru, ar šo es neattaisnoju nedz vardarbību, nedz pāridarījumus, nedz klusēšanu, bet cenšos vērst uzmanību uz to, kad neskatoties uz to, kad es to neattaisnoju, šīm parādībām ir vieta būt, un tās vienmēr būs šāda attīstības līmeņa civilizācijā, kādā mēs šobrīd atrodamies. Un, lai tās nebūtu, mums vienkārši ir jāsakārto savu iekšējā pasaulīte. Ko es cenšos personīgi, laikam, aizmūkot no visiem cilvēkiem dabā. Un šeit ir jautājums, kāpēc es mūku no cilvēkiem? Vai tāpēc, ka viņi ir slikti? Nē. Tāpēc, ka caur viņu cilvēcīgo daļu, iespējams kaut kādu negatīvo, es pamanu savas negatīvās lietas. Tāpatās kā nesen bija tāds uzaicinājums Nirvānas pasākums, kur jauki garīgi cilvēki sanāca un bija pasākums, un es mēģināju ieklausīties savās sajūtās, kas ir manī tāds, kad īsti nav vilkmes uz turien doties. Un es sapratu, ka tur laikam ir mazliet pa daudz šī garīguma, kas man mazliet nomāca, un ka tas īsti nav par tādu īstu patiesumu. Un paskaties vēl dziļāk, vai tur bija slikti cilvēki? Nē, tur bija brīnišķīgi cilvēki. Vai tur bija kaut kāds viltus vai neīstums? Nē, visdrīzāk, ka tur bija patiesums. Bet tas, kas mani atgrūda, tas ir kaut kāds viltus un nepatiesums, kas atbalsojās manī pašā, manā personībā, tiekoties ar šādiem cilvēkiem. Un es sapratu, ka man īsti tas nedos labumu, un citiem cilvēkiem tas nedos labumu, ja es tur ieradīšos. Ka es vēl neesmu būt tik tīrs tajā brīdī, lai nepamanītu kaut kādas negācijas savā dvēselē, kurām es esmu gājis cauri, ejot kaut kādus attīstības vai garīgos ceļus. Bet ar šo piemēru es gribēju minēt, kad viss darbiņš notiek mūsos. Ja mums kaut kas nepatīk otrā cilvēkā vai atgrūž,
tā ir atkal lieta, kurai būs būt, ja mēs tai pareizi pievēršam uzmanību, paskatāmies, ka nav problēma ar šo cilvēku, kas mūs atgrož. Problēma ir ar kaut kādu neizstrādātu vai neizprastu lietu mūsu personībām. Kamēr mūs kāds cits atgrož, mums daudz labāk ir būt un atrasties mežā, lai varbūt izanalizētu un saprastu tās lietas, kas notiek mūsu personībā, kuras mēs nevaram pieņemt starp citiem cilvēkiem. Un tikai tad, kad mēs paliekam tādi riktīgi stipri, gaiši, mīloši, tad mēs varam atrasties daudz vairāk sabiedrībā. Es laikam tik īsti tāds vēl neesmu. Diezgan tāls ceļš man esam, jo es diezgan izteikti nogurstu no sabiedrības, bet kā jau vēlreiz uzsveru, ne tāpēc, ka sabiedrība ir slikta, bet tāpēc, ka sabiedrība atspoguļo šīs manas personības negatīvās lietas. Un lūk, tas ir stāsts par patiesumu. Ja es varu iet sabiedrībā ar sirdi piepildītu ar mīlestību, kā dievišķa būtne, tad es esmu patiesi garīgs. Ja es esmu sabiedrībā eju ar šķietamu smaidu un šķietamu mīlestības starojumu, bet iekšā ir kaut kāda apslēpēta nepatika, es nedrīkstu atrasties tajā vietā. Man ir ātri sevi jāsatīra, jāsakārto, un lūk, šis ir tajā gadījumā, tas ir falšais garīgums, kas graus gan apkārtējos cilvēkus, gan primāri manu pašu. Un tātad mēs atkal atgriežamies pie tām, ka darbs ir ar tiem prusakiem, kas ir mūsos. Un šis fenomens izpaužās tajā, ja mēs sakārtosim un iemīlēsim un izpratīsim tos prusakus, tarakānus un skeletiņus un melnos pleķus un sātanus un sadistus un visu šķietam negatīvo, kas mūsos ir iekšā. Ja mēs to pieņemsim, samīļosim un izpratīsim, mēs to varēsim palaist atpakaļ pasaulē kā mīlestības piepildītu. Tad harmonija ir nevis tajā, ka mēs noliedzam ļauno un elli, bet kad mēs to esam izpratuši un sasildījuši un ielikuši savā sirdī un visu laiku atceramies par to, un atsproties caur to un negribot atkal to piedzīvot, mēs varam pasaulē izstarot mīlestību. Ja mēs vienkārši ignorējam ļaunumu un sliktumu primāri savā personībā un noliedzam to, mēs neizprotam dievišķos likumus, mēs neizprotam sevi, mēs esam tālu no tā, un ignorējot mums visu laiku dzīve parādīs un uzsvērs ar ļaunumu no ārpasaules, ka mēs kaut ko ignorējam, ka mēs kaut kam negribam pievērst uzmanību. To arī jums novēlu visiem, dārgie, mīļie, foršie, katram ieskatīties tajā ļaunumā, kas katrā mūsos dzīvo, un paņemt to priekš sevis kā labāko skolotāju un caur to sasildīt ārpasauli, nevis ņemt tos akmeņus un tajā atspulgā, ko mēs redzam citos, mest un sist tos spoguļus, lai tikai mēs neredzētu to ļaunumu sevī un lai caur šo ļaunumu mēs mēģinātu attaisnot sevi. Nesodam citus. Nerakstam komentārus un nestāstam, kā mēs zinājam, kādi mēs esam viedi pravieši, ka lūk, tas cilvēks ir bijis nepareizs un slikts un ka mēs to visu esam zinājuši un jutuši. Tas īsti nav labi. Tā ir tāda urķēšanās ar sprungulīti kakucī, kad vienkārši smirt, un no tā labāk nepaliek nevienam. Bet ja mēs paši sevi un aiz sevis saslaukam un sakārtojam, tad smaržos. Smaržos viss riņķī, smaržosim paši, smaržos telpa, smaržos citi cilvēki. Un ja arī kāds nesmaržos, ienākot šajā smaržīgajā atmosfērā, kaut kas viņā pavērsies, un viņam tiešām sāks gribēties dabīgā formātā pašam mazgāties un tīrīties, un sakopties un starot. Paldies par uzmanību, un lai superīgi forši mums visiem diena!